Ātes muzeja dibinātājiem un ilgadējiem vadītājiem Viktoram Ķirpam būtu apritējuši 95 gadi. Novadnieki atcerēja rīkots piemiņas pasākums Tu spēku no zemes un nozoliem smelies. Izrādot cieņu un godinot Alūksnes novada kultūrvidē nozīmīgo personību, cilvēki vispirms pulcējās pie Ilzenes pagasta Riekstiņā viņa dzimtajām mājām. Kad tu sēžos tavā apmatā. Cilvēki labprāt dalījās savās atmiņās, kuras kopīgi dalīja ar Viktoru Ķirpi. Es no 1987. gada esmu Ilzenē, kad es uzzināju, ka mana Riekstiņa mājas saistītas ar Viktora Ķirpa vārdu. Tad es ar viņu mēģināju sameklēt. Nebija tālu jāmeklē, jo viņa šajās mājās, kur bija dzimtās mājas, toreiz dzīvoja viņas māsas Ilga un Velta. Ar viņām kontaktējos, un tā mēs tikāmies. Man patika viņa tā vienkāršība. Grūti iedomāties viņu kā administratoru, kā pagastu veci, bet tā kā saimnieku savā zemē, jebkurā gadījumā. Pēc tam pie Zeltiņa kapiem tika aizvadīts piemiņas mirklis pie Viktora un viņas sievas Mirdzes pēdējā atdusmas vietā. Tad ceļš ved uz Viktora Ķirpas Ātes muzeja Vidzemes lauku sēta, kur viņa bagātais mūžs tika atspoguļots videofilmā un cilvēku atmiņās. Savulaik muzeja izveidai palīdzēja arī Rītā Boltiņa, agrākā muzeja gide, tagad viņa dalās vien atmiņās par to laiku. Mani vadīja tās mantas, visas vecās vadīja. 5 bija darba laiks beidzot, bet atbrauca 6, grupa bija jārāda. Maļmeitiņa mājas vīrs saka, kur tu cik ilgi? Saka, atbraucot no grupa bija jārāda. Viktors saka, visiem parādīs, parādīju visiem. Kalncempjos Viktors pavadījis savas dzīves lielāko daļu. Te nodibināta ģimene un arī Viktora ievērojamais veikums – 1985. gadā atklātais novada pētniecības muzejs, kura pirmais mērķis bija apzināt pagasta vēsturi un saglabāt vietējo zemnieku, novadnieku, sibīriešu piemiņu. Un tā jau 39 gadus, un joprojām Viktora Ķirpa Ātes muzejs darbojas ar tieši tādu pašu mērķi – saglabāt un rādīt senos darbarīkus, senos darbus, priekšmetus, visas 13 muzeja ēkas. Nozīmīgās jubilejās joprojām atceramies un pieminam novadniekus. Tāpat ar plašu vērienu tiek atzīmēti 1986. gadā Viktora Ķirpa aizsāktie Pļaujas svētki un organizēti pasākumi, neaizmirstot muzeja pamatvērtības. Tā kā es kopā strādāju ar Viktoru vairāk nekā 15 gadus, tad es viņu pazinu diezgan labi. Viktors bija cilvēks, kam nekad netrūka idejas. Un par to viņu var apbrīnot un apskaust. Tiešām no kā var mācīties gan jaunā paudze, gan vecā paudze. Ātes muzeja pamatā ir tā dibinātāja un ilgadējā vadītāja Viktora personīgā kolekcija, kas stāsta par Kalncempju un apkārtējo pagastu zemnieku dzīvi, kultūru, izglītību, saimniekošanas prasmēm 19. un 20. gadsimta beigās. Kārļa Ulmaņa vārdi lauku sēta ir tautas šūpuls ir Viktora Ķirpa dibinātā un vadītā muzeja moto vēl ar vienu. Elisa Ragauša, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.